21. gadsimtā. Visur ir elektronika. Mēs lietojam mobīlos, kuru atrašanās vietu var noteikt ar precizitāti līdz faktiski pāris metriem. Tiešām, jā. Banku kartes visiem ir un var izsakot gaitām, kur cilvēks, kurā veikalā bijis vēl pirms pāris minūtēm. Bet ja jums tiešām gribās atrast kādu senu draugu, radu vai paziņu, tad izrādās, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Senas fotogrāfijas vai kartiņas, par skolas biedriem, jaunības dienu draugiem, par dienesta biedriem un pat vecu mīlestību. Daudziem cienījama vecuma ļaudīm tās ir teju vienīgās atmiņas. Labdien no Kuldīgas novada. Loloju klusas cerības, ka varbūt bez tabū varētu būt tas salmiņš, pie kā man kā slīcējam ķerties. Vēlos atrast tuvu cilvēku, ar kuru kontaktu pārtrūka pirms 50 gadiem. Esmu izstaigājis neskaitāmas iestādes, bet bez rezultātu. Kur meklēt, kā atrast? Šī vēstule liek aizdomāties. Tiešām, ja vajadzīgs atrast kādu, kur meklēt? Viens ir pilnīgi drošs, ka meža kapos es viņu atrast ar garantiju. Tos, kas tur ir. Bet dzīvos? Kur meklēt? Tas ir pirmais, kas ienāk prātā, jo sociālajos tīklos tik tiešām var atrast miljardiem cilvēku. Bet ja nu tas vienīgais īstais virtuālajā vidē nav, policija? Apmēram no 2 nedēļām, jā, līdz galam meklēsim, jā, kamēr neatradīsim. Ir iespējams, tāpēc, ka, ja ir zināms vārds, uzvārds, kādi dati, jā, par to personu, jā, kādi bijuši kaimiņi, jā, var kaut ko pateikt, varbūt ar ko persona, kurā skola vai tur izglītības centra mācies. Galu galā bez tabū izdodas uzzināt, kā